Patiesas prieks jūs sveikt pēc atvaļinājuma. Labvakar! Kamēr mēs laiskojāmies, citi čakli strādāja. Kad vecā ziedlapiņas nobirst, vietā nāk jauni pumpuri. Rīgā atvēries jauns teātris Artelis, modes paviljons un izstādē vīd Viktorijas laikmeta tērpi. Bet vispirms dodamies lūkot jaunu restorānu grāmatnīcu. Jaunums numur 1 zinātkāriem kārumniekiem. Jauna stila vieta, kafejnīca, grāmatnīca, meta kafē. Asketiskais interjers atsveidzina emocijas, bet apjomīgais grāmatu plaukts sola pamatīgu informācijas bagāžu. Ēd un vienlaicīgi izvēlies, kuru grāmatu pirksi. Imantam Ziedonim 75. Šajos grāmatu plauktos vairāk kā 600 grāmatu nosaukumu no 20 grāmatu izdevniecībām. Mūs priecē, ka lasāmvielu te var atrast visi, arī rūdīti intelektuāļi. Jebkurš cilvēks šeit var atnākt un atrast sev piemērot grāmatu. Un cilvēki, kuri nedraudzējās ar grāmatām, viņi var droši iet pie plaukta un izvēlēties jebkuru grāmatu, un viņi kaunā nepaliks. Tāpēc, ka šeit ir esence no esences. Bez smadzeņu barības ar latviskiem labumiem var lutināt arī garšas kārpiņas. Brokastīs te servē kaimiņos esošā Rīgas centrāltirgus gardumus. Piespieniņš ir no lauku tantēm, krējamiņš tāpat, sviestiņš tāpat. Mūsu pavāra meistarīgi pagatavotā mercīte ar baziliku un eļļu. Saimnieki sevi vēl arī uzslavē par kādu pašgatavotu produktu. Mums ir mūsu maize, ko mēs paši cepam un cepam katru dienu. Secinām, ka vieta piemērota gan gara, gan miesas stiprināšanai, ar pavisam nelielu snobisma piešpricīti. Jaunums numur 2 – LV dizains. Patriotisku iepirkšanos sola paviljons. Jaunatvērtais latviešu modes dizaina veikals Dominā ir masīvākā un daudzsološākā vieta, kurā atrast 30 Latvijas modes dizaineru preces, kā arī rotas, gleznas un ekscentriskas detaļas. Mūs iedvesmo interjers, kuram piemīt pasaules elpa. Jaunums numur 3 – eleganti izstāde. Pārsteidzoša vēstures elpa apstādinājusi laiku dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Pirmo reizi izstāde Viktorijas laika mode uz Rīgu atvedis šarmantais modes vēsturnieks Aleksandrs Vasiljevs, kura privāta kolekcija ir ļoti plaša. Parīzē dzīvojošais elegances sūtnis atklāja karalienes Viktorijas laika tērpu burvību. В XIX веке, когда все шили руками, была идея качества, и было очень важно, а как это сделано? А кто это так смог сделать? Это, конечно, меня очень радует. Roku darba enerģētika jūtama te ik uz soļa. Mēs novērojām, izstādes iekārtošana ir piņķerīga būtisko ķermeņa atšķirības dēļ. Сейчас женщины большие, носят большую обувь, у них широкие плечи, они высокого роста часто. А объем талии на некоторых платьях здесь 51 сантиметр. А девушки носили 48 сантиметров. Размер обуви был самый ходовой 34-35, а не 39, 40, 41, как сейчас. Izstādes vajadzībām tikuši slīpēti pat manekeni. Kakliņi bija tievāki, krūšu forma dēļ korsetēm bija šeit kaut kur, izcēlums. Tāpēc mums manekeniem vajadzēja slīpēt visas krūtis, griezt nost un šeit formēt citas, slīpēt visus kakliņus, jo nevar aiztaisīt tur, kur nav dekoltē, vienkārši negāja iekšā. Ieraugot šmaugos vidukļus, tramīgi kļūst kungi. Kur ir palikuši tie skaistie vidukļi sievietēm? Kur tas? Te viņi visi ir, te ir katram tērpam, ir pasakains viduklis. Kur mūsdienās tie ir palikuši? Kas ir noticis ar sievietēm? Kā viņas ir mainījušās? Atbildes meklējiet izstādē. Pēc apmeklējuma noteikti daudzas dāmas vēlēsies izskatīties elegantāk, taču elegances noslēpums katram savs. Aleksandrs Vasiljevs atklāja mums sava stila recepti. Mēdījos nav atrodama neviena bilde, kurā modes guru būtu без sava stila vizītkartes elegantās šallītes. Я люблю, потому что мне это как трейдмарк, как мой образ. Потому что я на телевидении каждый день в России с этими разными шарфиками. Но я могу жить и без них, просто с ними мне более комфортабельно. Tikai viens aksesuārs, taču vismaz 100 variācijās, nodrošina kunga personīgo stilu. Bohēmisks darbnīcas stils valda Rīgā Blaumaņa ielas namā. Te septembra beigās durvis vērs jauns iestādījums Artelis gandrīz teātris. Ja kāds vēl nezina, kas ir Artelis, tā ir tāda kopsaimniekošanas forma, kur cilvēki kopā dzīvo,
strādā, rada. Pati saimniece no dažādiem audumiem uzsējusi sev ekscentrisku galvas segu. Tikko man bija dzimšanas diena, man viens labs draugs uzdāvināja brošiņu, un tad to brošiņu es piespraudu virspusē. Citas čaklās arteļdāmas steidz meistarot interjeru priekšmetus lampas. Kungi te pie teikšanas netiek pielaisti. Nē, es 2 reizes gribēju iet kaut ko pamācīt, kā darīt, un meitenes man izzina ārā. Tā ir meiteņu padarīšana, ko es tur darīšu. Meitenēm iet visai jāstri. Es šobrīd žāvēju zivi. Es it kā domāju, ka es esmu kaut kāda rokdarbiniece, es tur tā kā mazliet dišuju un tamborēm, sapratu, ka es neesmu vēl nonāks līdz tādam līmenim, es lampu vēl nevaru uztaisīt. Ja izdosies pašu rokām darinātās lampas, greznos jauno teātri. Tajā saimnieks sola gan sev ierastos kabarē elementus, gan kino, gan arī citas kultūras aktivitātes. Tikko putekļi tur no skatuves būs noslaucīti, tad uzreiz arī sāksies. Gan darbība, gan doma un aizies tā lietī. Kaujas gatavībā būs arī bufetniece, ar kuru vērts draudzēties. Ziniet, kā ir atnāk pie bufetnieku, un viņam vienmēr ir kaut kas. Zanačka. Jācer, ka gastronomiskie un kultūras labumi ies pie sirds apmeklētājiem, kuri arī paši tikšot iesaistīti arteļām brāžā. Savukārt mēs aicinām ikvienu, kura hobijs ir mode, piedalīties konkursā. Naivismas modē konkursa nolikums mūsu mājaslapā. Tiekamies katru otrdienas vakaru. Atā!